Čau, mani sauc Leina, un šodien man ir pievienojies Dāvis, kurš ir ne tikai mans sākums skolas klases biedrs, bet Dāvis ir arī puisis, ar ko es devu savā pirmajā randiņā mūžā. Nē, man Dāvis jau bišķi aizskatos padalījies, ka viņš bija ļoti bieži man piemina saviem draugiem, un es iedos slapni, ka vismaz ar kaut ko es palieku cilvēkiem atmiņā. Bija jāpadalās par savu pieredzi, par savu pēdējo randiņu, un tad es teicu, ka nē, pēdējos nestāstīšu, jo nav īsti par ko stāstīt, es pastāstīšu par interesantāko. Tas Leinas stāsts, jā. Jā, tas esmu interesantākais randiņš. Jā. Bet īstenībā es padalīšos vispār ar tiem aizskatiem, kā mēs ar Dāvi nonācām līdz tam mirklim, ka mēs dosimies uz randiņu. Jo, kā jau es minēju, mēs bijām skolas biedri, mēs vispār nebijām tie, kas sēž Tinderī un svaipo pa labi vai pa kreisi. Mūsu jūtas atplauks skolas solā, un mēs gājām spēlēties uz kalnu, jo tajā laikā stadionu pārbūvēja, un tur bija ļoti liels tāds smilšu kalns uztaisīts, un mēs tur devāmies spēlēties. Mēs tirdījām ar klasbiedriem Dāvi, kur ir tā simpātija, jo man simpatizēja Dāvis, un, protams, ka es gribēju loģiski uzzināt, vai es viņam arī patīk, jo 12 gados tā pienākās darīt. Tā kā savādāk, jo tu neuzzinās, vai tu viens otram patīc. Dāvis man negribēja neko teikt, un es savā ziņā apvainojos, gribēju doties mājās, un tad Dāvis man sauc atpakaļ, un es pagriezos, un uz kalna bija rakstīts lieliem burtiem mans vārds, tā kā simpātijas atzīšanās zīme. Man bija jāuzraksta drīzāk, kur tad tā meitene tev patīk, un tad es tā izpaudos, nu labi, ja jau es jau biju izlasījis, ka tā kā es tev patīk, un vairs man zaudēt galīgi nav ko, nu tad Leina, jā. Jā, un tad tajā mirklī, principā mēs jau bijām pāris, un savas attiecības mēs turpinājām internetā, un tā dzīvē īstenībā arī nekad nerunājām. Mēs reāli mācījāmies vienā skolā, mēs sarakstījāmies, bet mēs dzīvē tā kā nerunājām. No, absolūti, tā kā nevajag, un tas ir, tu sēdi skolas solā, un viņi ir blakus, un jūs sarakstaties drīzāk caur telefonu nekā reāli parunāja. Tad es laikam pastāstīšu par to pirmo randiņu. Par šo epizodu mēs vispār dzīvē nebijām runājuši, vispār nebijām pieminējuši, jo likās, tik neveikli. Nu jā, tad es atceros, ka mēs bijām sarunājuši satikties, abiem 12 gadi apmēram, tā bija sestdienas diena. Mums ir 10 gadu jubileja. Ja 10 gadu jubileja šim randiņam. Un mēs atkal satiekamies aptuveni ap šo posmu. Jā. Tad gāju satiku Leinu. Leina bija, es atceros, tajā rozā. Vispār uz randiņu viņa atnāca mugursomā rozā. Tas jau bija tā, tas ir viens, un tad, jā, un randiņš sākās 11 no rīta, tā kā. Un īpaši, zin kā, viens otru satiekam, sveiks, tad es esmu, ko tālāk. Tālāk jau daudz bērniem nav jāprasa. Un davai ejam uzkāpjam uz ledus, un toreiz bija baigais atkusnis. Sākās pēc tāda riktīga sala, sākās arī atkusnis, un tur bija āliņi pārsi, tikai izzāģēti ledu, un tad puslīdz aizsaluši, puslīdz nē, un tad es uz vienu uzkāpu, un ar manējo viss bija kārtībā. Nekādu vainu, un tad, viņš bija ļoti tuvu krastam, un tad Leina izdomāja savējā uzkāpt, kas bija nedaudz tālāk par krastu. Jā, tas stāsts ir tāds, ka Dāvis, es viņam trāviņu teicu, tā kā nekādu zaliņu, tas nav droši, bet Dāvis gribēja parādīt, ka viņš tomēr ir sliktais puisis, un man gribējās arī parādīt, ka esmu sliktā meiča, ka es arī varu dzīvot bīstam. Es uzkāpu savu āliņu, un es ielūzu āliņģi, un es biju līdz viduklim tā kā ūdenī, un es stāvēju tā kā zelkoņu, man atstatēta par to ledu, un man pašai šoks, un es skatos uz Dāvi, un Dāvs man arī nepalīdz. Pirmkārt šoks man pašam bija, kas te notiek, ja? Pēkšņi viņi ir augšā un tā apakšā. Iedomājieties, mēs bijām varbūt kāds 7 minūtes ārā, teiksim, tikko mēs satikāmies, tikko mēs uzkāpām uz ledus, un jau es esmu tā kā zem ledus gandrīz. Tik bēdīgi, Un tik ilgi uz to gājām un saņemties, un 7 minūtēs, un viss ir bēdīgi. Vienkārši viss 7 minūtēs, kā vienmēr, viss sabojāja. Bet iedomājies, tev vispār nebija ilgi jāgaida, lai saprastu, ka nav vērts. Ir vērts, kur 10 gadus vēlāk mēs runājam par to, bet, bija interesanti tas, ka sākumā es nejūtos tik neveikli, bet atceros, ka gāju uz mājām, un katrs nākamais solis likās aizvien nepareizāks un Ak, Dievs, kā tas šitā? Un tad es atceros, mēs vairs nerakstījāmies. Jā, jo man bija nenormāli kauns. Man arī bija drausmīgi, es domāju, kā mums tas tā gadījās. Un iedomājies, tas bija tik ilgi palicis atmiņā, ka tikai pāris dienas atpakaļ mēs par to vēlreiz dzīvē runājām. Zini, ko es sapratu? Teorētiski mums tajā laikā kā bija attiecības, un mēs jau tā kā bijām noformējuši visu kā attiecības. Mēs centāmies sev to iestāstīt. Jā, bet mēs visi tā kā tā arī neizšķīrām. Tu saproti, ka mums šobrīd ir 10 gadu jubileja attiecībām? Jā, tad vispār tas ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti nopietni. Man nevienas attiecības tik ilgi nav ilgušas. Man arī šās ir pirmās. Un es visiem saku, ka man nav. Izrādās ir. Vienkārši bija aizmirsis jau. Viņas eksistē. Jā, zem ledus.
Tam ledus. Atkus un atnāca atpakaļ. Pirmkārt, bērni nekāpiet uz ledus, tad, ja tas ir ļoti plāns un trausls. Otrkārt, laikam jau noteikti būtu labāk 12 gados tomēr neiet uz tiem randiņiem, vai arī iet uz randiņiem, bet atrast kādu meiteni. Es nezinu, iet tās kopējās intereses kaut kur, kā draugiem vienkārši. Mēs jau tur dzīvojam uz rozā mākoņos, bet likās, ka tā ir pareizi. Vai tas bija, tas rezultējās 7 minūtēs. Kad mīļie puiši, jūs aicināt meitenes uz randiņu, lūdzu neaiciniet viņus uz ledus. Ņemiet piemēru no manis. Bet jebkurā gadījumā... No manas sliktās pieres. Daudz sliktās pieres. Mūsu abi. Viņš vairāk vienu meiteni neņem uz ledus. Katrā gadījumā tiešām tas ir tā kā atmiņā vispaliekošākais, man liekas, randiņš paliec, vai ne? Jā. Katrā ziņā es saku, es pēdējā nerakstu. Tu bieži par mani domāji? Jā, tajos mirkļos, kad mēs visi smejamies. Tur izskatā un esiet ar mani uz randiņu. Ir uz ledus viens bijis, atkarīgs no tā. Bet rekur arī ir ezers pie mājas, kas varam uz ledus ar kaut skatu. Easy. Ejam. Davai.